Labrīt, trešās dienas rīts. Laiks ārā atbilst prognozei. Nav nekāda pārsteiguma. Lecam mašīnā, dodamies pavizināties pa apskates objektiem. Neskatoties uz drūmajiem, lietainajiem laikapstākļiem, mēs vienalga, kā īsti ceļotāji, ielecām mūsu auto un dodamies apskatīt reģiona interesantākās vietas. Šorīt dosimies uz Katskī stabu kopā ar klosteri, kas uzbūvēts uz paša klints staba augšpusē. Katskī pilsētiņa atrodas 55 km no Kutaisī, kas prasīja vairāk kā stundu ceļā, jo, kā redzat, satiksme ir interesanta. Grozīni brauc kā māk. Aklimatizācija uz Gruzijas ceļiem norit veiksmīgi. Ir kaut kāds riktīgs mākonis. Nevar vairs neko redzēt. Lejš neko. Jābrauc uz Tausti tagad. Ar mašīnu bez lukturiem izlec no miglas varbūt, jā, bet tas drīzāk ir mākonis. Mēs esam atbraukuši uz jaunu lokāciju. Tālumā Katskī stabs. Tur augšā ir ēkas, kur dzīvo mūki. Celiņš uz turieni izaicinošs. Tepat ejot lejā jātipina maziem solīšiem, jo stiepjās visādas saites, par kuru eksistenci līdz Santiago ceļam es nezināju. Tagad es zinu, bet es neesmu pieredzis viņas staipīt. Man liekas, tur var kāpt augšā, un tad par to maliņu iet tālāk. Pamēģināsim. Oi, gandrīz aizlidoju. Rekur, te tāda tā kā taciņa. Kāpsim augšā. Priekšā redzams tas stabs. Šis jau šobrīd izskatās pēc kāds pasaku zemes un koku forma. Un šis stabs izskatās nereāli. Un paņājiet tur. Tur vārtiņa augšā ciet. Ja sākotnēji likās, ka te lietainā laikā vispār nebūs ko darīt, bet tas ir tā vērts. Vienalga kāds laiks. Šāda vieta ir izbaudīšanas vērta.
Galvenais, lai ķoši neatdod galus. Kā izrādās, vīriešu klostu arī pat sievietes ielaiž. Te reāli var saprast arī to stāvumu. Ja tā iet perpendikulāri un tas slīpums ir kaut kādi 45 grādi. Pēc kāds tādu apmeklējuma devāmies tālāk kalnu virzienā un kartēs atradām ūdenskritumu, kuru gribējām ieraudzīt. Šādā ielā vispār nevarējām neapstāties. Rītdienas braucienā mazliet netīra mašīna. Vai apstāsies un iesim paskatīties, 13 kilometrus, ne? Nē, mēs paskatīsimies, vai tur vispār tālāk izskatās reāls ceļš. Braucam mēs par šādu briesmīgu ceļu. Un te ir viens ļoti priecīgs cilvēks. Es neredzēs šorīt, jo viņš savu mazo parketnieku mazo zemo mašīnīti pilsētniecību tādu bātu. Tad atbrauc latvietis un sāk viņi jāt pa tādu meža ceļu, kur ir peļķe. Kaut kur dziļi aizā dzirdu. Kaut kur tur ir kalnu upe. Ļoti strauji. Paši esam riktīgos kalnos, mākoņos jau iekšā. Mūsu uzticamais autiņš mūs nepieviļ, riepas viss dubļos. Staigājam un skatāmies un brīnamies par to kalnu skaistumu un nemaz nenojaušam pārsteigumu, kas mūs gaida priekšā, atgriežoties pie auto. Kā izrādās, esam kaut kur pa šiem bezceļiem braucot, pazaudējuši numura zīmi. Te mēs padirsām savu numuru. Te viņš nokrita, jo visticamākais... Kur viņš uz samarezēm. Jā. Turās brauksim, kaut kur mēģināsim likt klāt. Tā kā ne bez piedzīvojumiem.
Stress ir aiz muguras, numurs pazaudētājs ir atrasts. Līdz lielajiem ūdenskritumam netikām, bet mums ir vēl viens plānā, kurš bija domāts pēc šī. Nē, tas ir civilizētāks. Un tagad izbrauksim uz ceļa. Meklēsim kaut kādu gogu darbnīcu, kas varēs numuru atpakaļ pieskrot. Tagad neizbrauksim. Nu, kad izbraukt? Es jau izbrauksim. Un tad kāpjam iekšā. Visi fočējās, visi filmējās. Un močījam uz priekšu. Turpinam meklēt ūdenskritumu. Piedzīvojums. Nē, mēs esam ūdenskritumu mednieki šodien. Un mēs nebrauksim mājās, kad mēs nekosim ūdens. Redzēt, samām acīm. Vai kamēr nenojāsim mašīnu līdz kliņķiem. Nē, tā nesaka. Tur ir alai jābūt, uz kur mums bija bail braukt, lai nenosistos. Bet te jau mēs lejā tiksim, ka tur ir kaut kāds ūdens virnās. Ir baigā mācība, ja gribās braukt tādām mežonīgām vietām, medīt, skaistas dabas vietas, tāda ir jāņem piemērota mašīna. Nevis tāds Chevroletiņš, kā mums ir. Labi, kāpjam lejā. Man esmu nosities. Nē, tālāk paliek normāli. Nu tā, tur lejā es biju. Daudz ko safilmēju. Tagad ejam atpakaļ uz mūsu mašīnīti bez numura. Šis ir tikai Karolīnas Tamāras tilts, vēsturiskais. Nezinu, vai no kaut kurienes vispār viņu var no malas redzēt, mēģināsim kaut kā šādi nofilmēt. Pāriesim. Te pirms manis arī govis staigājušas. Tāda 5 minūšu lokācija ceļa maliņā, izkāp, paskaties, nobildējies un tālāk. Tikko pa maniem drediem kaut kāds grūzīnu bomārs ierēca. Es tā, это что? Это не грузинский прическа. Tāds cirks. Es nevaru.